Labdien, cienījamie deputāti, skatītāji. Sāksim Sociālā izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodienas darba kārtībā mums ir 4 jautājumi. Nobalsosim par dienas kārtību. Kurš par dienas kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Un pirmais jautājums šodien mums ir par Jaņa Rozentāla Saules vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam grozījumu un darbības stratēģijas projektu Rozentāla kvartāls pieejamu un iekļaujošu kultūra telpu īstenošanai 26. līdz 32. gadam apstiprināšanu. Un ziņo mums muzeja direktore Ozoliņas kundze. Labdien visiem! Tātad par šiem 2 svarīgiem dokumentiem, kas ir būtiski svarīgi Jaņa Rozentāla Saules vēstures un mākslas muzejam. Tātad pirmais, tā ir muzeja stratēģija, un muzeja stratēģija ir atkarīga arī no muzeja akreditācijas. Muzeja akreditācija notika 1922. gadā, kad arī izstrādājām šo te, var teikt, nosacītu veco stratēģiju, un šogad esam ieviesuši labojumus jaunajā stratēģijā. Muzeja akreditācijas šis te periods ilgs 5 gadus, un nākamā stratēģija mums ir jāizstrādā 1927. gadā. Bet, būdama muzeja padomes locekli, 2027. gadā atvainojiet. Tātad, būdam muzeja padomes locekli pie kultūras ministrijas pārstāvot Kurzemes muzejus, man ir iespēja strādāt ar materiāliem, kas tā kā publiskot tiek vēlāk. Nu, lūk, un pagājušā gada sākumā mēs sapratām, ka būs labojumi muzeja likumā, un muzejas 3 pamatfunkcijas, tas ir krājuma glabāšana, pētniecība un pieejamība, tiks papildināta ar vēl plašākiem darbības uzdevumiem. Un muzeja likums izmaiņas sākās tātad, kā es teicu, jau pagājušā gada sākumā, un 16. decembrī tātad muzeja likumā izdarīja izmaiņas, muzeja tātad darbības funkcijas paplašinājās. Nu, lūk, un reaģējot uz šīm te izmaiņām, kas ir notikušas muzeja likumā, mēs jau tātad priekšlaicīgi un saulaicīgi ieviesām šīs te izmaiņas savā stratēģijā, un rakstot šo projektu, tātad arī iekļāvām šos te projektā iekļautos pakalpojumus, kas sasaucās jau ar stratēģijā iesaistītajām darbībām. Atļaušos nolasīt, kad tātad, kā ir rakstīts muzeja likumā. Muzejs darbojas saskaņā ar ilgspējīgas attīstības, profesionālās ētikas, sociālās atbildības un kopienas līdzdalības principiem, veicina pētniecību un piekļūstamību, kā arī piedāvā daudzveidīgu izglītības, emociju, pārdomu un zināšanas apmaiņas pieredzi. Tā kā jūs redzat, ka visi tie labojumi, kas ir mūsu stratēģijā, praktiski atsaucās uz šiem labojumiem, kas ir izdarīti muzeja likumā. Vēl paskaidrojot par šiem 2 te strateģiski svarīgajiem dokumentiem. Tātad, rakstot šo projektu pielikumā šie abi dokumenti bija jau pievienoti, sazinoties ar CFL darbinieci, kas konsultēja mūs. Viņi arī ieteica, ka šos te dokumentus var apstiprināt pēc tam, tad, kad jau būs skaidri un galīgi zināms, vai vispārīgi mūsu projekts ir guvis apstiprinājumu. Līdz ar to, tā kā ir pašvaldība saņēmusi, kad projekts ir apstiprināts, līdz ar to mēs darām šo secīgo darbu, lai varētu apstiprināt šos te svarīgos dokumentus. Tālāk pārējot pie šī te projekta stratēģijas, un visi jūs varat redzēt, ka tur ir tiešām iekļauti diezgan daudz šie te sociālie pakalpojumi, bet gribētu teikt, ka muzejs jau arī strādā šajā jomā. Jau vairākus gadus mums ir muzeja pedagoģiskās programmas, kas aktīvi iesaista un liek līdzdarboties dažādas paaudzes, bet gribētu teikt, ka tagad šie sociālie pakalpojumi nedaudz plašāki un arī dziļāki. Tā kā muzejam galīgi jauns un kaut kas nepieredzēts tas nav, jo arī mēs bijām viena no pirmajiem, Saules muzeja bija viens no pirmajiem Latvijā, kas ievieš šo te taktīlo pieeju un šo te objektu pie Rozentāla gleznas. Un mums ir ļoti laba sadarbība ar vairedzīgo skolu, tātad Rīgas Strasdumoju skolu, kur brauc mūsu pedagogu un informē, kā strādāt un kā veidot šīs te programmas. Tāpat arī laba sadarbība ar Liepājas neredzīgo biedrību. Tā kā ir viss veidots sazobē un pārdomāt, un gribētos teikt, ka pakalpojumu klāsts ir plašs, bet nav nekas nepaveicams. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi varbūt? Es tagad pajautāšu, ja bija projekts ir apstiprināts ar papildinājumu, un tie papildinājumi
viens no punktiem bija, ka tie 6 jaunie pakalpojumu veidi, ja šis jau ir sadarbībā ar sociāli maz nodrošinātām ģimenēm, ar bērniem, skolniekiem, vai tas tad skaitīsies jauns projekts? Nē, viņš tiek paplašināts, teiksim, piedāvātas savādākas programmas, un es teicu, tas ir tā kā paplašināts un lielākā daļā tomēr padziļināt. Teiksim, ja, mums ir iestrādes, ir bijušas gan ar sociālo dienestu, kur ar šiem te, varētu teikt, problēmu, ir sevišķi tās bija ar jaunajām māmiņām, kas, teiksim, varbūt izjūt stresu un, zinām, depresiju, teiksim, attiecīgas nodarbības. Tad mums ir bijušas arī ar saistībā ar veselības projektu, jau kur iesaistījām arī dažādi šīs, varētu teikt, veselības programmas un viss tā kā sadarbība. Tas ir lielākā daļā arī šīs sadarbība ar dažādām biedrībām, kas varētu būt arī tiešām mūsu tādu konsultantu un ievirzītajā dziļākajā. Es zinu, ka muzejs darbojās ar skolnieku grupām, kur nāk no mācību iestādēm, vai tas skaitīsies kā jauns pakalpojumu veids? Jeb saturiski viņš mainīsies? Viņš varētu teikt, arī saturiski mainīsies, jo, piemēram, tieši tāpat arī, ka mēs runājam par to pakalpojumu it kā vājredzīgajiem, ja? Tas ir 2 aspekti. Viena darbība ar vājredzīgajiem, un otra darbība, teiksim, izbaudīt bērniem, ja? Ar šo tavas palīdzību, ar braila rakstu, kā jūtas šie cilvēki. Un, teiksim, kā jūs redzat, arī šajā pakalpojumu klāstā ir padziļināta arī pakalpojumu, un tātad ir viena lieta, kad var strādāt ar šiem vājredzīgiem, bet otra lieta piedāvāt arī, kā var teikt, normāliem audzēkņiem bet izjust šo te īpašo cilvēku problēmas un visu, un tās izbaudīt viņam šīs sajūtas, kā jūtas šie cilvēki. Es izmantošu izdevību un pateikšu projektu speciālistiem, jo vēl vienā projektā muzejs ir 10 000 dabūjis, un arī šis grandiozais, gandrīz 1 miljonu vērtais projekts arī ir apstiprinājumi. Man liekas, tāda veiksmes gads šogad muzejam ir. Rozentāla gads. Rozentāls palīdz virzīt. Droši vien. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Vaigar. Tā, tikko Ina teica, tad tas ir, man liekas, 900 000, tas 900 projekts. Jā, turpat. Viņam arī ir kaut kādi nosacījumi, kas ir jāizpild, ja ne, nauda ir jāatmaksā. Pareizi? Bet es saku, bet šie te visi ir izpildām nosacījumi. Ja tāds ir jautājums, kad man ir viens no tiem dažādi tām grupām ir 15–20% ir apmeklētāju pieaugums. Tas ir katru gadu 15, ja visu projektu ietvaros. Tas ir visu projektu ietvaros. 15%. Jā. Tas jau ir izpildāms. Tas ir izpildāms, jā, es teiktu ar šo te pakalpojumu klāstu. Es gribētu teikt, ka mums katru gadu pakalpojumu iedzīvotāju apmeklētība aug, jā, jo mēs veicam šo te statistikas uzskaitu un tiešām viņi arī aug. Tāpēc arī mēs radoši pieejot, jā, un aktīvi tieši šīs te grupu piesaist. Tas ir apsveicam, ka aug, jo dzimstība samazinās, tad pret to jūs pat strādājat un Nē, mums ir ļoti liels prieks, mums tiešām tagad, ja tūlīt man muzeja pedagoģi gaida vienu grupu, 19. no rīta jau ir bērni. Ja? Tiešām prieks ir, ka bērni nāk un izmanto šos mūsu pakalpojumus un nāk tieši šie te bērndārznieki bērni, ja? Kam ir ļoti liela interese un atraktivitāte. Tur vēl kaut kādi ir tie nosacījumi, vai šitie visi, tas, kas ierakstīti, tie ir jāizpild, lai nebūtu jāatmaksā apakaļ pēc tam? Es domāju, kā jebkurā projektā ir prioritātes, kas ir obligāti un ir arī, teiksim, rekomendējuši. Jā, kas nav varbūt tik obligāts un viss. Ir galvenās prioritātes, kas ir jāizpild un tāpat laikā es gribētu arī teikt, ka principā šie pakalpojumi viss ir iespējas un viss pēc tam vairāk gadu garumā šis finansējuma nodrošinājums. Tas nav tikai tā, ka mums, teiksim, tas uzgulst visu uz muzeja pleciem, mūsu speciālistu pleciem. Mēs varam ņemt, protams, arī, ko mēs arī tagad darām, ka mēs augstas klases speciālistus piesaistam un lai, teiksim, to, ko mēs varbūt kaut kur nespējam sasniegt to kvalitāti, mēs paņemam ārpakalpojumus ar lektoriem, ar radošām nodarbībām, un pēc tam paši šo te adaptējam un, teiksim, tālāk, ja mēs paši varam strādāt un vadīt to. Un pēdējais komentārs šajā lēmuma projektā. Man liekas, pēdējos 5 gadus vispār muzejs kā tradicionāls ir tāda inovatīva pasākuma muzejā, kas varbūt piesaist arī netradicionālajā izpratnē, ka muzejs ir gleznas, izstādes,
bet bija gan muzeja nakts ļoti interpretēta, dažādi šeit būs projektā tās augstās dobes un skolēni piesaist, tā kā, jā, kas arī varētu sekmēt šo apmeklētāju pieplūdumu. Nu, kā jūs paši, protams, redzat, šis ir sociālais projekts un šie sociālajie pakalpojumi ir obligāti un viss, bet principā, kā saka, visiem mums ir interesi un visi kultūras objekti mums ilgi nav gavuši finansējumu un viss, protams, tā ir arī šī arī mūsu ļoti, ļoti lielā vēlme un sapnis ir viss apgūt šo telpu, kas ir šajā, jau pirms 7 vai 8 gadiem, ka pašvaldība ir iegādājusies un visu laiku stāv neapdzīvot. Un mēs varētu, teiksim, kāpēc pieaugs ar šis pakalpojums? Mēs esam ļoti izdevīgā stāvoklī, ko es vienmēr teiktu, mēs esam starp Rīgu un starp Liepāju. Un tad, kad brauc turisti, mēs, cilvēki, kas brauc skatīt mūsu izstādi, mēs arī, protams, veicam tādu mutvārdisku aptauju un viss, kāpēc, kā viņi nonākuši un viss. Un tas ir tas, ka, piemēram, Liepājnieki brauc uz Rīgu un iebrauc, piemēram, Saldū iedzert kafiju un paliekās brīvs brīdis, un viņi atnāk uz muzeju un viss. Un tāpat arī, teiksim, rīznieki, ka brauc uz Liepāju, brauc uz Lielo Dzintaru vai uz teātru izrādu un viss. Līdz ar to, ka mēs iegūstam šīs jaunās telpas, loģiski, ka mēs viņus aizpildām ar jaunām izstādēm, mēs palielinām arī šo telpu platību, bet arī līdz ar to palielināt šo lielāku telpu platības, jo cilvēkiem arī skatīties, un viss arī tas ir tas pieaugums un viss. Jā, Kristīna, lūdzu. Tas projekta finansējums līdz 29. gadam, un tad tas projekts iet līdz 32. Tas pašfinansējums, tas nāks no pašvaldības no 30. līdz 32. Tie 5 gadi, tas ir, teiksim, tas, ko es jums teicu par šiem te pakalpojumiem, teiksim, lai šie pakalpojumi, sociālajie pakalpojumi, kas ir specifiski, lai viņus nodrošinātu un ieiet tādās, varētu teikt, sliedēs, un viss ir, vai tas būs šīta summa, ja tas jau būs arī tas pēc tiem realizētiem pakalpojumiem viss, bet zināms finansējums viņam ir jāsako, šie 5 gadi līdz tam 29. gadam. Kāds tas finanšu apjoms ir kaut kāds aplēsts? Tas bija rakstīts 21,000 gadā. Tas ir tā, kā varētu teikt, maksimums un viss mēs rēķinām, jo principā mēs esam pieraduši strādāt arī, zinot savu budžetu, mēs esam taupīgi cilvēki. Kādi ir tie galvenie nosacījumi, kas ir jāizpild, lai nauda nebūtu jāatmaksā? Tas viens ir apmeklētība, ir jāpalielina. Apmeklētība jāpalielina, teiksim, tieši šo te dažādo šeit sadarbību ar šīm te biedrībām, kā jūs redzējāt, tā iekļaušana un viss. Un līdz ar to, teiksim, izstrādāt metodiku šiem te pakalpojumiem un visu saistībā ar šīm te biedrībām un viss. Un reāli ieviest arī šos te, ko, teiksim, mēs ar šīm te biedrībām būsim, kas veidoja šīs aktivitātes, arī viņas reāli ieviest, lai viņas var kaut ko dzīvēt. Līdz ar to mums ir jāatskaitās par to, ka tas, kas ir paredzēts šīs aktivitātes, viņas arī reāli dzīvē darbosies. Tad to visu ieviest, tas pavisam reāli. Vienīgais tāds riskantākais ir tas apmeklētības paaugstināšana, bet to laikam jūs arī izpildīsiet. Bet tur nav atšifrēti. Skaidrs, ka pieaudzēs, kā es teicu, līdz ar to, ka nāk papildus telpas arī šajā, kā mēs esam viņu nodēvējuši Elijas mājā, kādreiz jums, kas ir bijis mēbeļu nams, Līdz ar to, ka automātiski palielinās izstāžu skaits un ekspozīcijas skaits, arī automātiski pieaug cilvēku skaits. Kristīna, lūdzu. Man ir jautājums, vai jums pietiek pašreiz tā kapacitāte ar speciālistiem, lai realizētu šos jaunos uzdevumus? Tas ir daļai, jau es arī atbildēju. Ir mums, teiksim, šī cilvēka apcināt, kāda viņi ir, bet, teiksim, mēs ļoti daudz, ceram arī, ka mēs varēsim līdz ar to, kad mēs šos 5 gadus varēsim piesaistīt šo finansējumu, ņemt tos ārpakalpojumus, lai tiešām paši nostādītu un saprastu un apmācītu paši sevi. Bet tas neparedz tā kā papildināt muzeja darbinieku skaitu, tas finansējums. Viņš paredz tikai ārpakalpojumu. Tīri nē. Paldies. Man bija jautājums viens par laikmetīgo mākslu un tām darbnīcām, kas ir paredzēts tajā vienā projekta aktivitātē. Līdz šim ir kaut kas tāds bijis sakarā ar laikmetīgo mākslu, vai tas jums arī būs tāds jauns un kaut kāds salīdzinošs izaicinājums? Nē, salīdzinošs izaicinājums tas nebūs tādēļ, kad mēs piedāvājam dažādu veidu izstādes. Un, piemēram, tagad arī, pat kā muzeja pedagoģi nāca pie jums un gaida grupu, kurā ja jūs apmeklēsiet Rozentāla prēmijas pretendentu izstādi, tad tur ir ļoti dažāda satura, kvalitātes darba un visu. Un kādreiz mākslas muzeja direktora Māra Lāca vienā intervijā teica, ka māksla nav tikai skaista māksla, varbūt arī šokējoša un drausmīga. Lūk, tad arī strādājot pie šādām te
ar bērniem, un visu mēs arī radām uz dažādām izstādēm. Viņas nav tikai klasiskas ainās, kā mēs saprotam. Un otrs, ko es jums gribēju atbildēt, ka mums vienmēr ir traucējuši, mums ir ļoti laba sadarbība, diezgan daudz saldinieku saistībām, saldinieku novadnieks strādā Mākslas muzejā, Latvijas Nacionālā Mākslas muzejā. Un mums bija tā vēlme, ka mēs varētu pārņemt tad, ja Mākslas muzejs taisa projekts. Un tieši šī, kā jūs teicāt, netradicionāla māksla, instalācijas, viss, bet mums viņas vienkārši nav fiziski, kur ielikt, jo viens šāds telpisks objekts mums aizpild, mums ir telpiņas 30 kvadrātmetri. Mēs nevaram izlikt šīs te izstādes, jo vienkārši viens priekšmets aizņem mūsu visu platību. Un tad, lūk, arī tādēļ arī mums šī, kā mēs dēvējam, Ellijas vienu telpu paredzētu arī tādiem projektu darbiem, lai arī, teiksim, reģionos cilvēki redz šo te instalāciju, šo te moderno mākslu, visu, lai veidot to viņu izpratni un pieradināt, ka nav tikai tā klasiskā, kā mēs saprotam, vai ainavas vai portrets, ir arī šāda veida māksla. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, jautājums par to finansējumu. Tur bija 900 000, cik es saprotu. Kā viņi sadalās? Tur ir, es saprotu, ka kaut kāda daļa aiziet arī to aktivitāšu ieviešanai, ja? Tas pa 5. Jā. Un kā viņi tur sadalās varbūt? Cik ir kaut kāda daļa būvniecībai, kaut kas ir... Jā, mums ir būvniecība, tur ir arī, teiksim, šajā projektā viss, kas ir viens no galvenajiem arī, teiksim, jau arī aprīkojums šīm te telpām un viss. Lielākā daļa aiziet, protams, būvniecība, tas ir ne tikai reālā būvniecība, bet arī projekts. Un tad, teiksim, arī šo telpu normāls aprīkojums un arī jau aktīvi šo te, arī inventārs un visu šo te sociālo pakalpojumu sniegšanai. Kas no būvniecības tur paredzēts? Tur ir 2 ēkas, cik es saprotu, atjaunot, jā? Jā, tas ir teiks, jā, tas ir, un reāli jūs arī, ja esat bijuši muzejā, jūs redzat, ka būtiski svarīgi muzejs ir tāds komplekss ar šo te iekšpagalmu un to teritoriju, un šī Ellijas māja kā ir noslēdzošā daļa šim visam kompleksam. Un arī, ko mēs esam domājuši jau vairāk gadu garumā, mēs esam mēģinājuši piesaistīt finansējumu jau vairāk gadu garumā arī par tā teritorijai pieejošai, kas ir aiz Rozentāla darbnīca, veidot par tādu aktīvu zonu un atpūtas zonu tieši bērniem, kas brauc ekskursijās visu. Un arī šis projekts to ļaus sakārtot šo telpu tieši, kas ir zināmā mērā tagad ir tāda daļai varbūt nesavākta visu un radīt, piedāvāt tieši bērnu grupām šo te vidi, kur ir ceļš domājot par tiem bērniem, kas brauc ar autobusu un visu tie, kas atmeklē. Mums ir diezgan liels īpatsvars arī, kas brauc no Tukuma, no Liepājas un no Rīgas. Un, teiksim, mēs esam domājuši par tiem bērniem, kas atbrauc un apmeklē mūsu muzeju. Teiksim, šī tā teritorijas sakārtošana, kas ir, ja brauc no Rozentāla ielas puses un aiz Rozentāla darbnīcas, ka viņi tieši būtu sakārtot viņu tā, lai tie bērni, kā saka, var izkāpjot no autobusu, izskrieties drošā vidē un vai paņemt līdzi un apiest savus maizītes un padzert līdz paņemtos dzērienus. Un potenciāli, ja tās izmaksas ir augstākas, tad to pašvaldību viss sēdzēja. Es ceram, ka mēs iekļausimies. Mieru. Un tās zaļās pēdas, tas ir domāts dārsts, tur veidot arī... Tas ir, jā, es gribētu teikt, tas arī nav inovatīvs tāds. Tas ir principā sadarbības ar mazpulkiem, bet mums ir bijuši ļoti labi apmeklētas programmas, kur, teiksim, mēs esam piedāvājuši, nopirkuši un bērni ir stādījuši podiņos un viss mums ir bijuši, ko esmu piesaistījis, pat rakstīju finansējumu un visu, lai šādi bērns piesaistītu zaļajai vidē, zaļajai dabai. Un, kur bērndārznieku mazās klasītes nāca un izzināja par sēšanu, par to. Tā kā šeit ir sadarbība ar mazpulkiem šādi arī, un arī pievērst tieši šiem, kas ir bērndārznieki, bērni to, teiksim, kā tu iesēji, kā viņš aug un visi regulāri nāk un skatīties to procesu. Un visiem nav tie vecāki nedzīvo laukos. Labi, paldies. Balsosim tad par šī projekta apstiprināšanu, virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Agrita. Paldies. Nākamais jautājums par Saldus novaду pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas darba laika 2026. gada vasarā apstiprināšana. Un ziņo mums izglītības pārvaldes vadītājs vietniece Ines Rola. Lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Lūgums virzīt lēmumu projektu par Saldus novadu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas
darba grafiku 2026. gada vasarā apstiprināšanu. Tādu grafiku izglītības pārvaldes speciālisti izveido katru gadu, lai nodrošinātu nepārtrauktības procesu mūsu izglītības, pirmskolas izglītības iestādēs, un šis grafiks tika veidots pamatojoties uz vecāku aptaujām pēc vajadzībām, kad pirmskolas bērniem ir nepieciešams bērndārs, un arī saskaņojot ar darbinieku atvaļinājumiem. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, ir kādi jautājumi? Jā. Tur, dažos jau tur nav tas veidojas tomēr tas pārtraukums Lutriņos un Pampārās. Tad tur viņiem tā kā vecāki Tāpēc es teicu, ka primārais ir vecāku aptaujas, un ja mēs redzam, ka lauku bērndārzos nav nepieciešamība nodrošināt bērndārza pakalpojumus jūlija mēnesī, tad arī izglītības iestādes vadītājs organizē darbu un plāno darbinieku atvaļinājumu tā, lai bērndārs strādātu, būtu nodrošināts gan jūnijā, gan augustā, jo jāņem vērā to, ka pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem ir 2 mēnešu atvaļinājuma grafiks, un tur tiešām ir ļoti jāpadomā, kā organizēt šo procesu vasarā. Mums ir arī lēmuma projektā 2 iestādēs Saldus, tātad Kalnsāts pamatskolā un kursīšu grupā punktiņi. Tātad vajadzība, un mēs piedāvājam pirmskolas izglītības iestādes sienāzītes šiem bērniem. Un šis lēmums ir arī saskaņots savstarpēji ar izglītības iestāžu vadītājiem. Vienkārši sakot, Lutriņos un Pampāļos vecāki pateic, ka viņiem nevajag. Jā. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūgums atbalstīt un virzīt apstiprināšanai uz domas sēdi. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir par grozījumiem Saldus novada domas 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumos numur 44 par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmskolas izglītības iestādēs un vispār izglītojušās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmskolas izglītības programmas, virzību publicēšanai mājaslapā, sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Ziņo mums Ines Rova. Jā. Es nelasīšu šo garo nosaukumu, bet būtība ir tāda, ka mēs lūdzam veikt grozījumus vienā punktā, ka Saldus novada izglītības, pirmskolas izglītības iestādēs mēs uzņemtu bērnus ne no pusotra gada, bet no gada un 5 mēnešiem. Kāpēc izveidojusies tāda situācija? Jo 2023. gada 1. janvārī vecāku pabalsti, tas ir saistīts ar vecāku pabalstiem un ar to vajadzību, kad māmiņas uzsāk darbu. Jo ar 2023. Gadu ir izveidota tātad pamatdaļa un nenododamā daļa, kur tagad šo tātad atvaļinājumu, bērnu kopšanu atvaļinājumu 2 mēneši tiek piešķirt arī tēviem, ko viņi var izmantot līdz 8 gadu bērnu vecumā. Un parasti ir tā, tad, kad maz bērns ir, tad tēvi neizmanto šo 2 mēnešu atvaļinājumu, līdz ar to izveidojusies ir tāda situācija, mēs redzam, ka tendence, ka mums pieprasa bērndārzu no gada un 5 mēnešiem, jo māmiņai ir jāiet darbā, mēs zinām darba likumu, ka tiek saglabāta kādos gadījumos darba vieta, un tad to 1 mēnesi tas bērns, pamatojoties uz to, ka mums ir uzņemšana no pusotra gada, ir problēma, kur tad, kā organizēt ģimenei šo loģistiku, kas pieskatīs šo bērnu. Jo mēs arī redzam, ka tagad nav tāda situācija, ka omīts var pieskatīt, jo omītēm arī šajā vecumā vēl ilgi jāstrādā. Un līdz ar to mēs lūdzam apstiprināt tātad šos grozījumus, ka mēs uzņemam bērnus no gada un 5 mēnešiem. Jāsaka to, ka mums ļoti ir sakārtota šī uzņemšana, mums ir rinda
Un tātad mazajās grupās tik līdz bērnam ir pusotras gads, neskatoties, vai tas ir 1. septembris vai 1. marts, mums ir nodrošināta un rezervēta vieta, un līdz ar to, ja mēs pabīdam par 1 mēnesi, mums tas nemaina, kā saka, ātrumu, ja, un mēs varam uzņemt visus tos bērnus un nejauc mūsu uzņemšanas tātad šo rindu. Paldies. Ir kādi jautājumi, lūdzu, Aigar? Ko tas nozīmē tā rezervēta vieta? Tas ir pašvaldībiem ir rēķināts, cik bērniem ir Jā, jo ir tāda kārtība un arī ļoti pārsvarā visi vecāki, tik līdz piedzimst bērniņš, ir jau uzrakstīts iesniegums, viņi izvēlās tātad izglītības iestādi pirms skolas, kādā vēlētos, lai pēc pusotra gada apmeklētu bērns. Un mēs komplektējot uz katru jauno mācību gadu mazajās grupās rezervējam šīs vietas. Jā. Es gribēju tikai pateikt paldies izglītības pārvaldei, ka reaģējāt uz māmiņu ierosinājumu un saistošajos noteikumos šo korekciju. Mēnesis tas nav daudz, bet ja viņš saistošajos neparedzās, tad mammas nevar savus bērniņus nodot ātrāk bērnu dārzā. Cik Riepokā tas kopšanas pabalsts ir gads un 6 mēneši? Tur ir ļoti tur ir sarežģīti. Tur ir tā 19. Īsumā jā, lai viņi neizplūst garās sarunās. 1,6 mēneši praktiski tas izpauzās šādi. Ja mamma nosēd mājā bērnu līdz 1,6 mēneši, viņa Gads un 6 mēneši, pēc tam viņi bērnu var ielikt mūsu bērnu dārzā un pat aiziet strādāt, bet viņai šis mēnesis jānostrādā, lai nopelnītu naudu. Viņai viņš iznāk par tukšo, viņai nav par ko saņemt. Tāpēc vajag bērnu rast iespēju ielikt pusotru, tas ir gads un 5, lai viņš šo 6. mēnesi jau strādā, un tad, kad noklikšķi pilnais 1,6, viņi jau saņem algu no darba devēja. Tāda ir tā būtība. Vienmēr izkrīt tas 1 mēnesis, tādīs ģimenēs, ko Inese minēja, ja nav vecvecāki vai citu, kas pieskata šo vienu interesanto mēnesi to mazo cukuru, tāpēc, ka mamma aizies darbā. Tas mēnesis ir jānostrādā, saprot, viņai valsts nemaksā, bet darba devēja viņa nopelnījums nav. Tāpēc ir šitas pārāk. Tur jau droši vien arī izaicinājums ir tie gads un 5 mēneši, ka viņš tur 1. mēnesi arī ir dārziņā. Bet es saprotu no jūs teiktā, ka mums rindas uz bērndārzu nav tad, jā? Rinda mums ir, bet mēs 100% nodrošinām visiem mūsu Saldus novada bērniem vietu dārziņā. Varbūt tā izvēle, piemēram, ja konkrēti grib, mums ir ļoti populāra pilsētā, tagad es reklamēšu, pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte un pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte, bet iesniegumā vecāks raksta, tātad ir prioritārais dārziņš un ir tātad dārziņš, ja es netieku, jo parasti tas notiek ar tiem bērniņiem, kuriem ir pusotras gads, sākot pēc jaunā gada, ja ir jāuzsāk tās bērndārs gaitas aprīlī, maijā, varbūt pat martā. Un tad nevienmēr ir tā, ka mēs nodrošinam šo prioritāro dārziņu, bet noteikti šo otro dārziņu, ko noteicis vecāks, ja? Savā iesniegumā ir 100% mums ir nodrošināts. Jā. Un kad stājās spēkā? Mēs tagad domas sēdē atbalstam, tas sanāk ar aprīli jau varēs vecāki vai? Šis ir lēmuma projekts no komitejas ar jūsu atļauju publicēt mājaslapā, ne mazāk kā 2 nedēļas sadzīves viedokļu noskaidrošanai un izteikt viedokli priekšlikumus par ierosinātiem grozījumiem. Uz aprīļa sēdi tiek gatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu. Ja jūs to atbalstiet, lēmumu izraksts tiek sūtīts Vides un aizsardzības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu sniegšanai, jo šeit iet runa par bērnu tiesību aizsardzību, saskaņojumu likums prasa obligāti. Ja ministrija, kā mēs zinām, vidēji, viņi strādā ātrāk, bet termiņš pasaka 30 dienas, tas ir maijs.
Tālāk mēs saņemam pozitīvu atzinumu, publicējam Latvijas vēstnicī un nākamā dienā viņš stājas spēkā pēc publikācijas. Mēs jau Rineši šito izdājām pa mēnešiem un atbildi konkrēti. Jā, ja mums iet viss pieklājīgi un mēs saņemam smuki atzinumus un publicējam oficiālajā laikrakstā, tad šie grozījumi saistošos noteikumos stāsies spēkā ar mēnesi, kad beigsies šī mācību sezona. Tas ir maijs. Līdz ar to jau maija beigās, jūnijas sākumā, tieši kā Ines saka, bērnu dārzi un vecāki, ejot vasaras brīvdienās, atpūtā, atvaļinājumos, jau plānojot bērnu piepildījumu uz šī gada septembri, jau vadīsies pēc šiem nosacījumiem. Tātad septembris. Jā. Jā, jaunais mācību gads, teiksim tā. Jā. Paldies. Lielos vilcienos. Jā, ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūgums atbalstīt un virzīt viedokļu noskaidrošanai. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Ines. Un noslēdzošais šodien mums ir par grozījumu Saldus novada pašvaldības centrālās pārvaldes nolikumā un ziņo mums izpilddirektora Nelija Klemberga. Lūdzu, Nelija. Labdien, cienījamie deputāti un skatītāji. Tātad mans uzdevums šodien ir informēt jūs par grozījumiem Saldus novada pašvaldības centrālās pārvaldes nolikumā. Atgriezīšos ar informāciju, ka 2026. gada 29. janvārī Saldus novada doma pieņēma lēmumu par grozījumiem noteikumos. Un līdz ar to īsāk runājot, tika izveidot šī infrastruktūras nodaļa. Un līdz ar to, ka šī infrastruktūras nodaļa tika izveidot, viņa ietilpst arī centrālajā pārvaldē, un šai sakarā mums vajadzēja sakārtot un veikt grozījums Saldus novada pašvaldības centrālās pārvaldes nolikumā. Tātad grupa strādāja pie šī nolikuma grozījumiem, kur jums tika nosūtīta. Es arī varbūt visus nelasīšu. Un tātad tas nolikums ir sakārtots tā, lai būtu skaidri zināmi darba uzdevumi, šīs nodaļas kompetences, pāraudzība un visas pārējās lietas, kas saistās arī precizējot citu nodaļu darbus. Es varbūt varu atbildēt uz jautājumiem, jo viss aprakstošā daļa ir tātad ietvert šajā nolikumā jau iekšā. Jā, varbūt ir kādi jautājumi. Jā, tas funkcijas, ko pārņem, tas nāk kaut kāda daļa no nekustamā īpašuma nodaļas, tur sanāk, ka darbinieki paliek tie paši, vienkārši nomaina nodaļu. Nē, tātad no nekustamā īpašuma nodaļas 2 darbinieki, tātad mēs viņus vienkārši sakām ceļu būvniecības inženieri, tiek iekļauti jaunā infrastruktūras nodaļā, jo infrastruktūras nodaļas darbs pamatā ir saistīts arī šo pienākumu veikšanu, un lai šis darbs virzītos gan operatīvi, gan arī saistoši, jo arī sarunas ir ar būvvaldu notikušas, sarunas notikušas ar nodaļu vadītājiem. Tāda bija šis priekšlikums, kas tika arī realizēts. Es šo jautāju, tas vienkārši gribēju uzsvērt uz to, lai tas process ir nepārtraukts, kas saistīts ar tehniskajiem noteikumiem un būvprojektu izvērtēšanu. Par to tiek arī domāts, un lai viņš būtu operatīvs un arī ātrs, tā kā, zinām, mērā atbildot uz uzņēmēju tādu priekšlikumu veikt to operatīvāk. Vēl kādi jautājumi? Jā, es vēl vienu jautājumu. Šeit ir punkts par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzraudzību un kontroli. Es vienkārši gribēju minēt, kad šīs dienās tā ir liela problēma. Jā, arī mēs. Atkritumiem. Jā, es varu teikt, ka mēs ne tikai es, bet arī priekšsēdētāja vietnieks šajos jautājumos, kas ir Raivis Zirbs, aktīvi sekojam līdz visām informācijām, kuras tiek mums gan saņemts, gan paši apsekojam, bet man ir jāsaka, ka ir šis mēnesis, tikko tas process ir uzsācies ar jaunajiem apsaimniekotājiem. Un es ļoti lūdzu to nepieņemt par kārtību, kas ir normāli. Mēs apsekojam, uzturam komunikāciju ar abiem šo atkritumu savācēju kompānijām, kuras ir tātad iepirkuma rezultātā šeit novinējušas, un strādājam, lai visus šos punktus, kas ir tā ļoti aktuāli, arī ātri novērstu šīs problēmas, papildus lūdzot apsaimniekotājiem
mainīt gan grafikus, gan papildus novietot konteinerus. Un tas viss ir šī mēneša laikā, kā saka, mums ir jāpieslīpējās. 16. aprīlī mēs esam lūguši abus apsaimniekotājus šeit pat Avotielā 17. tikties gan ar uzņēmējiem, gan arī ar interesantiem par šīs jaunās sistēmas pirmā mēneša darbu, tad kur ir šie lupšanas punkti, es teikšu tā, un kas ir vēl jāveic, lai šī atkrituma apsaimniekošana ritētu raiti. Runājot ar kolēģiem, arī mums vadības sanāksmēs vakar no rīta mēs tam veltījām ilgu laiku. Kolēģi saka, atcerieties, kā bija 2018. gadā, kad tika pārņemts no viduskurzemes, es saprotu, apsaimniekotāji. Tas ir vilcies 5 mēnešus, ko mēs noteikti negribētu piedzīvot. Ja? Tai sistēmai jāsāk darboties, viņa nav vienkārši, un tā nav pašvaldības iegriba. Tā tas ir noteikts, un arī ar valsts tātad šo plānu par atkritumu apsaimniekošanu mēs tagad esam iegūši vienu jaunu apsaimniekotāju, kam ir jāpielāgojas. Jā, mēs uzklausām ļoti daudz zvanus un cenšamies reaģēt, cik iespējami ātri uz to. Tagad ir tās situācijas, ka pie tiem konteineriem ir daudz izmests blakus, nezinu kādā veidā, kāpēc vai nav kur likt. Kam vispār ir pienākums tiem apsaimniekotājiem, savākt to, kas ir apkārt? Jā, apsaimniekotājiem. Un, protams, kad joprojām arī mēs sekojam līdz, lai tas tā notiktu, jo ir gadījumi, kad izber konteinerus, bet nesavāc to arī. Ja? Tāpēc mēs vēršam uzmanību, un tāpēc arī mēs vērtēsim, varam aicināt jūs piedalīties 16. aprīlis, 17. Avotiela šajā tepat zālē uz tikšanos ar apsaimniekotājiem. Jā, jo, kā jau minēju, tad iepriekš šis process bija ļoti ilgs, kad bija šis 18. gads, šogad tie ir plānoti marta un aprīļa mēnesi, principā, un tad uz 1. māja visam, es domāju, jābūt kārtībā, un tāpat arī ir, kur, piemēram, ir par kaut kādiem, piemēram, brocēniem jautājums, kur bija tāda situācija, kad iepriekšējiem apsaimniekotājiem šie stikla konteineri bija iepriekšējā apsaimniekotāji, viņš viņus ir savācis, un kamēr jaunais apsaimniekotājs piegādā savus konteinerus, un līdz ar to šīs te visas vietas un loģistika, tā, ka tas ir solīts līdz aprīļa vidum to izdarīt, tāpēc ir kaut kāda pārāvuma un arī kaut kāds nesaprašanās ar izvešanu, kuri bijis kādreiz, piemēram, 3 reizes, kaut kuri tagad pēc kaut kāda noklusējuma 2 reizes, tad ir jāpieliek šie 1 reizi, tāpēc veidojās arī šie te papildus apjomi, kuri ir dārgāk nekā ierastā kubikmetra cena. Līdz ar to šīs situācijas veidojās, bet, kā jau izpildirektori teica, es domāju, tas ir augstākajā gadījumā 2 mēnešu jautājums, kad viss sakārtosies. Mēs lūgtu arī iedzīvotājus būt tādiem saprotošiem, ne tikai varbūt šajā gadījumā kāds izstāsts, bet arī pašiem novietojiet šos atkritumus attiecīgi tā, kā ir konteineros norādīts. Ja? Arī tur mēs visi kopā nedaudz grēkojam. Ja? Arī tā ir. Tas tā. Tas tā neliela atkāpja. Ir vēl kādi jautājumi par esošo lēmumu projektu? Ja nav, tad lūgums atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē. Kurš par? Paldies. Paldies. Pret, atturās Aigars. Paldies, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Un šīs dienas jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu un tiekamies citās komitejās un domas sēdē. Visu labu!